Zēnu koris Eiropas gada labas gribas vēstnieki. Mēs tā prātojām, ka sanāk tāda ļoti jauka un aizkustinoša paudžu solidaritāte. Paldies sakām arī koru vadītājiem Santai un Jānim Trēnīgiem. Suvenīri no Latvijas Universitātes. Jāni? Paldies! Ar aplausiem papildām. Man sauc Valdis Melders, un es būšu priekšā teicējs, kurā brīdī, kas notiek, būs mums arī ārkārtīgi prominenti diskusiju vadītāji. Reti kurā konferencē ir tik prominenti diskusiju vadītāji. Prātojot par to, ko tad īsti nozīmē vecs vai ko nozīmē novecošana, es atcerējos, tad, kad es sāku iet skolā, tad es domāju, ka mana mamma gan ir ļoti veca. Padomājiet paši. Viņi nopērk šokolādes konfektes un nevis atpērk, bet noslēpj. Viņi domā, ka mēs nezinām, kur viņus slēp. Iedomājieties, viņi nebrauc ar divritēm. Kurš normāls cilvēks nebrauc ar divritēm? Droši vien tikai tāds, kurš ir vecs. Iedomājieties, viņi saka, nedrīkst lēkāt pa gultu. Viennozīmīgi skaidrs, ja cilvēks saka, nedrīkst lēkāt pa gultu, viņš ir vecs. Un viņai to brīdī bija 41 gads. Tas ir tieši tik, cik man šobrīd. Un es varētu teikt, ka uzskatu par vecumu noteikti mainās. Jo es, piemēram, šobrīd nopērku kilogramu, vai ne, lācīt ķepainīti, vai es viņu noslēpu. To, kas paliek pāri, noslēp no bērniem. Lēkāt pa gultu nevajag, tagad ir batūti. Un kurš normāls vecis 40 gadu vecumā šodien nebrauc ar velospēdu, vai ne? Tāpēc mēs nerunāsim par vecumu, mēs runāsim par novecošanos. Es gribētu lūgt atklāšanas runu teikt Labklājības ministri Ilze Rīķele. Lūdzu, sagaidiet. Labdien, tā nebūs runa, tie būs vārdi. Es ceru tikt cauri ar 5 minūtēm. Vai jūs zināt, tepatās netālu ir tāds Kalnciema ielas kvartāls, kur tiek rīkoti tirdziņi ik pāris sestdienas. Un pagājušo sestdienu ļoti skaists silts laiks, saulains, mums ir savu 9-gadīgo dēlu, un mēs dzīvojam arī netālu, devāmies uz šo Kalnciema ielas tirdziņu. Un puika ir vērīgs, un es atpēc viņš kaut ko pēlē, viņš skatās šurpu, turpu apkārt, un vienā brīdī viņš saka, mammu, šodien kaut kas jocīgs notiek. Kas notiek jocīgs? Viņš saka, vai tu esi ievērojusi gandrīz tikai veci cilvēki apkārt? Un es apskatos, patiešām mēs stāvam pie gājēju pārējais, un ielas abās pusēs stāv pāris, viennozīmīgi var redzēt, ka ir pāris. Viens vīrs un kundze, vienam lielāki kruķi, vienai kūjiņa, un viņi tagad šķērso to ielu, un mēs sākam lūkoties, un tas mazais jūtas, viņam 9 gadi, viņš skatās, viņš saka, pasties, tur vēl viens, un tur viņi pat stāv grupā. Bet tiešām bija uzkrītoši daudz sirmgalvju, un pie tam ļoti dažādi. Vieni bija ar kruķiem, vieni bija ļoti aktīvi, bija skaisti ģērbušies, bija mazāk skaisti ģērbušies. Un man tas dēls teica, jā, bet kaut kas notiek. Viņš izdomāja tā, ka notiek pavasaris, ir silti, un laikam tie cilvēki ir nocietušies pēc laba laika un kompānijas, un viņi nāk ārā. Un apskatoties bērnu acīm uz sabiedrību, ir skaidrs, ka tā kļūst par normu. Protams, būs daudz vairāk vecu cilvēku uz ielām, kas nav slikti, kas ir labi, jo mēs zinām, padomu laikos mums nebija ne invalīdu, ne arī vecāku cilvēku, tie iespējams lokalizējās pārsvarā laukos. Ko es ar šo gribu teikt? Ar to, ka sabiedrība mainās, un vecāku cilvēku īpatsvaru sabiedrībā, protams, pieaug. To apliecina gan statistikas dati, gan arī šādi novērojumi uz ielām, jo es neticu, ka Agenskalna Priedes būtu viens rajons, kur specifiski lokalizētos vecāki cilvēki tieši sestdienā. Un tam, diemžēl, ir pamats. Mūsu kopīgais uzdevums ir nodrošināt senioriem iespējas, lai vecumdienas
Latvijā tiešām kļūtu par privilēģiju. Es vēlos pateikties Labklājības ministrijai par lielo entuziasmu ar kādu uzņēmumus iniciatīvu par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paudžu solidaritātei, vadot un koordinējot tā īstenošanu Latvijā un par mūsu auglīgo sadarbību. Ceru, ka mūsu visu kopīgajiem spēkiem Eiropas gads kļūs par soli ceļā uz to, lai arī Latvijā vecumdienas būtu privilēģija. Paldies un auglīgu darbu! Lai saprastu, kas notiek novecojot, mums pirmkārt vajadzētu uzklausīt pašus seniorus. Un arī tas mums ļautu uzlabot dzīves kvalitāti tā, kā šie cilvēki to sagaida, nekā varbūt mēs to iztēlojamies. Un svarīgi, kā tad, ja uzzinām, kā sirmgalvi uztver paši sevi, varam cerēt gan viņiem, gan tiem, kas ies viņu pēdās, radīt tagadņu un nākotni, kam būtu jēga. Tātad jēgpilnu, nevis vienkārši cienījami. Ka tēma ir ārkārtīgi būtiska, un es gribētu, pirms mēs ķeramies pie tiem ziņojumiem, kas ir paneļa dalībniekiem īsi ievirzīt to tēmu, kas mums šajā panelī ir uzticēta un kas, protams, ir vairāk saistīta ar saimniecisko pusi, ar ekonomisko dimensiju novecošanas jautājumā. Nu ko, ekonomikas konkurētspēja, izrāviens, kā tas mums viss iet kopā ar šodienas tematu. Mazliet paskaties uz to bildīti. Tā mums tieši tas septiņas, ja? Es to tuvākos jau ņemšu, ja? Tad mēs esam kaut kur apmēram šeit. Zinām, ka mums ir aptuveni 2 miljoni iedzīvotāji, tā esam saskaitījuši. Un pieņemot, ka nenotiek kaut kas būtisks, ja, respektīvi, ka mēs ar politikas palīdzību veiksmīgi īstenotas kaut kā būtiski nemainam šīs tendences, tad ir paredzams, ka mūsu valstī iedzīvotāju skaits varētu turpināt samazināties, ka varētu pieaugt attiecīgi tātad pensijas vecuma cilvēku skaits, samazināties darbspējīgo skaits un cits starpā samazināties arī bērnu skaits. Ja? Tātad tas nevienam droši vien nav jaunums, bet tagad to tādā trepītē paskatās un uz to, kas varētu būt, ja mēs neiejauksimies. Ja? 2030. gadā kāds varētu būt iedzīvotāju un darbspējīgo un pensijas vecuma cilvēku skaits, tad uzprasās daži secinājumi. Tātad šī ir mūsu šī brīža vecuma struktūra, koks demografiskais, jeb eglīte, jeb saucam kā gribam. Tātad skatoties no kopējiem datiem, pēdējie 5 gadi, runā no 60, ja, statistiku rāda no 55. Tātad 55 līdz 59, nav nemaz tik slikti. 60, 64, krietni mazāk, bet es domāju, ka šeit diezgan lielu lomu spēlē arī pensionēšanās vecums, ko jau kolēģe Lūsa iepriekš minēja, kas it kā vedina uz mazāku aktivitāti. Tā senioru nodarbinātības līmeņa vidējā pozīcijā, jo varbūt pat maz drusciņi virs, jo Eiropas Savienības vidējais ir 46%, Latvijai 48%, par mums sliktāk ir uz augšu. Un labāk ir, vislabākais variants ir Zviedrijai 70%. Kā mērīt darba tirgus attiecības starp dažādiem dalībniekiem? Viens variants ir izstrādāt dažādus indeksus. Es esmu arī izstrādājis vienu no indeksiem par to, cik elastīgi tiek veidotas darba tirgus attiecības, uzsākot šīs attiecības, saglabāt attieksme pret senioriem. Ja darba devējiem jāizvērtē ļoti dažādas sociāla-demografiskās un citas atšķirīgas sociālas grupas, tad jūs redzat salīdzinājumā, ka tā attieksme varētu būt, protams, pretimnākošāka, bet nav arī tik traģiski. Ja? Kas tad ir galvenās barjeras runājot par IT, jo šī ir joma, ko mēs īpaši pētam un skatām. Viena lieta ir šī neusticēšanās, kā es jau minēju, tātad, ja es to neesmu apgūst bērnībā vai jaunībā, eņu sazinu, vai tas ir labi. Tad bailes kā tādas. Vēl ko mūsu seniori min, tās ir ierobežotas finansiālās iespējas, vai drīzāk es pat teiktu, tie ir priekšstati.
jo uzņēmumi un mazumtirdzniecības vietas piedāvā dažādas schēmas, kā ilgākā laika periodā ar lielām atlaidēm var šīs lietas iegādāties. Tāda ir arī priekšstats par to, ka internets vai dators vispār ir priekš jaunajiem, un arī šī spēja mācīties un apgūt jauno ir kā viena no barjerām. Un mēs sapratām, ka, lai mēs aizietu tuvāk pie savu patērētāju, tad mums kaut kas kā uzņēmumu, kā organizācijai ir jādara. Un pagājušajā gadā mēs sākām sociālās atbildības projektu Pieslēdzies Latvija. Un šī projekta mērķis ir bez maksas dot zināšanas, praktisku pieredzi mūsu senioriem, kā tad ir jālieto dators. Un tā rezultātā vairāk nekā 150 apmācību grupas visā Latvijā, 50 pilsētās, tātad ne tikai Rīgā vienā vietā, bet visā Latvijā, un kopumā vairāk kā 1500 dalībnieki. Lai īpaši motivētu šos cilvēkus, mums bija tāds ļoti emocionāls pasākums Māmuļā Rīgā, kur mēs viņus aicinājām iegūt šo certifikātu, nokārtojot testu par savām datoru prasmēm. Un man jāsaka, žēl, ka šeit nav Gulbikungs, mūsu izpildirektors. Viņš teica, ka tas ir gada emocionālākais notikums.